Šeit ir duālā pasaulē, lai kāds arī ko neteiktu. Un tāpēc šeit mijās gan gaisma, gan tumsame. Pasakās varonis pa šo koku no vidus daļas, var ceļot uz augšu vai nokāpt lejā veļu valstī. Jā, un kad citi dzird dzīve, kā pasaka, tad viņi domā, ka kaut kas brīnišķīgs notiek. Un nē, un kad es viņiem skaidroju, ka bet pasakā nav brīnišķīga dzīve. Pasakā ir zaudējumi. Pārdzīvojumi, cīņa, tur ir nāve, tur viss, kas ir. Ja ir tāds puķis, kas spļauj uguni, garīgais darbs ar sevi nekad netiek pabeigts. Tas ir cilvēka lielais spēks. Atkal man te. Kad viņš spēja pateikt to, kas viņu neapmierina. Mēs tādā veidā nodaram sev pāri, ja mēs jūtam agresiju, dusmas, bet mēs cenšamies smaidīt, viss ir kārtībā. Es esmu patiesa tāda, kāda es esmu. Tas ir par to saudzīgu attieksmi pret sevi. Un kā mēs varam saglabāt savu veselību? Tas viss kodē mūsu šūnas uz slimības pusi. Kas ir satriekts ar zibeni? Supervaroņi, kas glābj citus. Kā supervaronis, jūs esat supervaroņi, savādāk jūs te nebūtu, kā jau teicu, pieslēdzamies kaut kādai tādai jaudīgai baterijai. Man te baloni krīt. Baloni! Jūs redzat balonus? Tad, kad pieslēdzamies jaudīgai baterijai, tai neredzamai baterijai, tagad analizēsim zīmējumus. Un ja mēs iekāpjam tajās motivācijās, tad ir garantēts, ka tur būs problēma. Jā, un cilvēki, kuriem sasniedz panākumus dzīvē, tie ir tie cilvēki, kam ir mierīgs prāts. Jums to arī parāda pirmais sniegs, kājās, sasaldēs kaut kas, ja? Vajadzīgs siltums, kamēr jums pašiem neparādīsies vēlme, interese, entuziasms, deksme, tad nekas nemainīsies. Tāpēc, ja vajag kaut ko mainīt, tad mainiet, jūs zināt, un vērojiet sevi reālajā dzīvē, kā tas izpaužās.